ceļam jaunie ceļinieki jau sastopas ar citiem. Un viņiem ir savs viedoklis par to, kā šis trio ceļo. Un viņi saka, mēs domājam, ka nav pieklājīgi un godīgi jaunām cilvēkam sēdēt uz ēzelīša. Bet pieaugušam vīram ir jāiet ar kājām. Tas nav smuki. Tēvs padomā un saka savam dēlam, laikam nepareizi veidojam savas attiecības ar citiem. Ja gribam, lai mums dzīvē veicas, darīsim, kā viņi mums saka. Un vīrs samainās ar savu dēlu vietām un ceļo tālāk. Viņi ir laimīgi, viņi ir apmierināti, jo beidzot viņiem kāds ir pateicis, kā pareizi vajag ceļot pa dzīvi. Nāk pretīm citi ceļnieki. Un arī viņiem ir savs viedoklis. Un viņi saka, vai tiešām šim vīram nav ne mazākā žēlstības pret ēzelīti, kuram ir jānes tik smaga nasta. Tā ir dzīvnieku spīdzināšana. Protams, vīrs, lai visi būtu apmierināti, nokāp no ēzelīša un ceļo abi tālāk, vedot ēzelīti pie saites. Bet savā prātā domā, kāpēc iepriekšējie cilvēki mani maldināja, jo teica, ka tas būtu ļoti vēlams, ka es, būdams vīrs gados, varu sēdēt uz ēzelīša. Cik daudz reiz mēs nonākam šādos pārpratumos un pārdomās ar sevi un citiem. Un tā viņi turpina ceļojumu, diskutējot savā starpā, līdz satika citus ceļotājus, kuriem arī bija savs viedoklis. Mīļie cilvēki, tā jūs savu galu mērķi nesasniegsiet, ja domājat, ka ēzels ir skaistumam. Vai jūs esat neprātīgi? Ēzels ir, bet bējat kājā. Šoreiz vīrs nepajokam saskaitās un izlamāja padomdevējs, ka viņi paši nezinot, ko grib, un apsēdās pārdomāt savu tālāko ceļojumu plānu. Šis posms ir ļoti izšķirīgs priekš tālākās dzīves, jo cilvēks tagad ir pienācis jau pie krustcelēm. Un uz vienu pusi ceļš ved uz pašiznīcināšanos, tāpēc, ka vilšanās un sāpes, ko cilvēks ir piedzīvojis savā dzīvē, tā iemesla dēļ, ka viņš ir mēģinājis darīt visu to, ko viņam saka, un tomēr tas sabiedrībai nav paticis, tās sāpes ir tik lielas, un viņš ir piedzīvojis sevī lielu diskomfortu, kā atmet visam ar roku, un viņš saka, tik un tā, nekad nevienam nevar izpatikt, nevienam nekad nav labi, laikam es esmu neveiksminieks, un droši vien es neesmu nevienam vajadzīgs. Un tad šis cilvēks sāk veidot savu dzīvi, sevi pat neapzinoties, uz pašiznīcināšanos. Jo sākās atkarības. Cilvēks mēģina atslēgties no pasaules ar apdulinošām vielām un ar vieglu dzīvesveidu, tādā veidā izrādot savu protestu pret sistēmu un tādā pašā laikā iznīcinot sevi. Bet ir otrs ceļš, un tas ved uz sevis attīstību, pieaugšanu, pašpaaugstināšanu un tiekšanās pēc neatkarības. Pirmais neatkarības meklējuma veids ir, kā nopelnīt naudu. Jo tas ir nauda, tas ir neatkarības simbols. Tad cilvēks varēs darīt, ko viņš pats uzskata par pareizi darīt. Kāds iet studēt, cits meklē darbu kaut kur, kaut kādā vietā, cits aiziet vispār prom no mājām, lai tādā veidā būtu tālāk no pamācītājiem. Un tad, kad jau cilvēks ir sasniedzis kaut kādu stāvokli sabiedrībā, izveidojis domu biedru grupu, nopelnījis naudu un sācis piekopt pastāvīgu dzīvesveidu, viņš pakāpeniski sev neapzinoties kļūst lepns, augstprātīgs un iedomīgs. Pašam nepamanot, viņš sāk izturēties pret citiem tā, kas viņu pašu kādreiz pagātnē pamudināja aiziet prom no tiem cilvēkiem, kas viņu gribēja kontrolēt. Proti, šis cilvēks šajā brīdī sāk manipulēt ar cilvēkiem, noteikt tā robežu,
pārsvarā neieklausoties cilvēkā, jo tā sistēma, kuru viņš tagad ir radījis, ko viņš ir sasniedzis ar saviem spēkiem, viņš lepojas, ka neviens man nav palīdzējis, neviens man nav stāvējis klāt, es pats ar savām rokām, kas man ir, es esmu visu to nopelnījis, visu izdarījis, visu panācis. Šajā posmā cilvēks varētu nosacīt, salīdzināt ar dēmoniem. Jo viņi ir augstprātīgi un sevi ceļ augstāk par citiem. Nu, lūk. Un visu izanalizējot arī mūsu ceļnieki pārdomājot cilvēku ieteikumus, vīrs tagad priekš sevis pieņēma lēmumu nevienā neieklausīties. Bet, lai kas arī būtu, un ko tas maksātu, viņš dosies uz savu mērķi bez ieklausīšanās citos. Abi uzsēžas uz ēzelīšu un dodās uz priekšu ar vēl lielāku enerģiju un mērķtiecību. Vairāk viņi neklausās nevienā padomdevējā un arī lūdzējā pēc palīdzības. Jo ir strikti nolikti savu likumu, kuriem nedrīkst pārkāpt, citādi mērķi nesasniegt. Pa ceļam gadās dažādas iespējas, gan veikt darījumus, gan arī tie labi izdodās. Cilvēku pašapziņa pieaug, jo pieaug veiksmīgi darījumi, un arī pielūdzēja vairs netrūkst. Neskatoties uz visām veiksmēm viņa dzīvē, tomēr šāda attieksme pret dzīvi maksā ar dzīvot prieka enerģiju. Jo pa ceļam viņš daudz cilvēkiem arī bija darījis pāri, gājis garām, gājis pa savām karjeras kāpnēm, nerēķinoties ne ar vienu, neievērot arī citu cilvēku labklājību. Vīrs sāk kļūt arvien vārgāks, parādās dažādu slimību simptomu, un tas viss viņam lika apstāties un pārdomāt turpmāko ceļa gājumu. Pašam sev neapzinoties, viņš tagad raida lūkšanu Dievam, saucot pēc padomu un palīdzības, kā lai tālāk dzīvo. Nekādu īpašu atbildu uz to brīdi nesaņemot, viņš dodās tālāk. Pārdzīvojis jau visas savas rīcības sakas, palēnām viņš zaudē šo dzīves prieka enerģiju, kas viņu ved pretīm veiksmē. Un tagad viņš apsēžās pārdomāt tiešām šīs augstākās dzīves vērtības un prioritātes. Un tas viņu noved pie mīlestības. Jo Dievs ir mīlestība. Un ja cilvēks sastopās ar mīlestību, viņš ir sastapies ar Dievu. Jo tur, kur ir mīlestība, tur atverās sirdis uz citu cilvēku sirdīm. Nokrīt aizspriedumi no cilvēku šķirošanas pēc sabiedrības stāvokļa, statusa, iestājās pilnīga harmonija. Un šādu cilvēku sauc par gara cilvēku. Un tālāk mazliet atpūšoties ne ceļu kopā ar dēlu, viņi apsēžās uz ēzeļa un dodas tālāk dzīves ceļojumā. Lēnām virzoties uz priekšu, tālu no pamana kādu ceļu malā guļam. Ienākot tuvāk, vīrs pamana cilvēku. Viņš pamana kaut ko ļoti pazīstamu. Tas ir viņas sīvākais konkurents. Viņš guļ asins peļķē ar mazām dzīves pazīmēm. Un pirmā doma, kura izskrien cauri vīra smadzenēm. Viņa ir tik zivinīga, bet tomēr skaidra. Nu redz, taisnība jau vienmēr uzvar. Tā tev vajag. Tas tev par to, ka toreiz mani uzmeti. Nu redz, kā ir. Kur tad tu tagad esi nonācis? Tu lepojies ar savu spēku, ar savu gudrību, ar savu varenību. Un kurš tad no mums tagad ir gudrāks, varenāks un spēcīgāks? Tagad tu vairs nebūsi mans konkurents. Man ir par vienu konkurentu mazāk. Un tas tikai man dos lielāks iespējas virzīties pa karjeras kāpnēm. Bet te pēkšņi, kā no skaidra debesu juma, sirdī viņam ielīst pārdabiska mīlestība, un kura ar klusu balsi saka: palīdzi viņam, palīdzi viņam, palīdzi viņam, jo tā tu
palīdzēsi sev. Vīrs kopā ar savu dēlu nokāpja no ezelīša, uzceļ savainoto vīru uz tā un aizved uz tuvāko ārstniecības iestādi. Veic par viņu pirmo iemaksu ar piebildi, ka atgriezīsies un samaksās par visas ārstniecības izdevumus. Vīrs pēkšņi bija piepildīts ar pārdabisku prieku un laimes sajūtu. Viņš dziedāja, viņš gavilēja, viņš cilvēkiem smaidīja, viņš cilvēkiem palīdzēja. Viņš saprata, ka tā ir īstā laimes sajūta un tā ir īstā labklājība, kad vari baudīt dzīvi kopā ar citiem, nešķirojot ne pēc kastes, ne pēc statusa. Tāpēc viņš nolēma turpmāk būt iejūtīgāks pret cilvēkiem un pret viņu labklājību. Pēc kāda laika vīrs savu kolēģi apmeklēja slimnīcā. Sadraudzējās, un viņi kļuva par veiksmīgiem darījuma un dzīves partneriem. Bet pāri par to viņi kļuva par īstiem draugiem. Gara cilvēks ir tas, kurš dzīvo harmonijā ar visu pasauli. Uztver to kā daļiņu no sevis. Mums cilvēki ir jāuztver kā sev vienlīdzīgi, un mīlestībā viens otram jāpalīdz. Tanī pašā laikā paturot prātā to, ka nevienam nav tiesības kļūt par manas dzīves kungu, jo tikai mans Dievs ir manas dzīves saimnieks. Bet Dievs ir mīlestība. Bet mīlestībā nav ne ļauna, ne laba, jo mīlestība ir plūsma, mīlestība ir gaisma. Tāpat kā saule nekad nešķiro cilvēkus, vai viņi ir labi, vai viņi ir slikti, viņi staro pār visiem. Tāpat arī mūsu mīlestībai ir jāapgaismo un jāizstaro uz visiem, bez šķirošanas. Tātad, lai cilvēks būtu pilnīgā labklājībā un harmonijā, viņam ir jādzīvo saskaņā ar savu garu, dvēseli un ķermeni. Un to pašu saskaņu, mīlestību, harmoniju un labklājību jāizstaro uz citiem, atceroties to, ka arī citiem ir tiesības tiekties pēc harmoniskas dzīves, tāpat kā man. Jo visi mēs esam radīti pēc Dieva līdzības un pēc Dieva tēla, un visiem mums ir tiesības uz labklājību. Uz doto brīdi tas arī iesākumā ieskicēja un iepazīstināšanai ar šo mājaslapu mērķi ir šo izdaļas tagad noslēgsim šo daļu un turpmāk tiksimies un diskutēsim tālāk. Jūs arī droši varat rakstīt man vēstules, uzdot savus jautājumus un savas kompetences robežās, es jums atbildēšu. Paldies, un lai jums veicās dzīvot dzīvi harmonisku, saskaņā ar sevi, Dievu un citiem.